Godātie deputāti, es savu informēšanu gribētu sākt ar nelielu atkāpi. Vakardien pabeidzot uzrakstīt šo savu īso informāciju par valsts kontroles ziņojumu, es ieraudzīju, ka presē šogad raksta, ka valsts kontroles pašvaldību ziņojumi visi šogad ir šokējoši. Un man, protams, būtu liels prieks stāvēt šodien jūsu priekšā un teikt, ka otrais ziņojums ir vislabākais, un ja ne vislabākais, tad viens no labākajiem, bet diemžēl tā nav. Un šodien man jums jāinformē ir nedaudz ar tādām skumjām, bet par visu pēc kārtas. Tātad jums ziņojums, es saprotu, ir pieejams uz visām 59 lapām, tad es savā ziņojumā pieskaršos tikai par būtiskākajiem kontroles revidentus secinājumiem, ieteikumiem un nedaudz pāanalizēšu, kāpēc tad mūsu ziņojums ir tāds un ne citādāks. Ja kādam der par mierinājumu, ja par labo ziņu, tad es varu teikt, ka valsts kontroleri saka, ka ziņojums nav tas vissliktākais ziņojums. Bet pēc kārtas tātad par apjomu nedaudz. Tātad valsts kontrole reviziju veica par 2013. gada pārskata sagatavošanu, par darījumu atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī par mūsu grāmatvedībā izmantoto principu izvērtējumu veica tātad. Un šīs revizijas mērķis bija iegūt pierādījumus, ka Ogres novada pašvaldības konsolidētajā finanšu pārskatā visām uzrādītājiem summām un skaidrojumiem nav būtisku neatbilstību. Tātad revizijas procedūras revidente veica pamatojoties uz savu profesionālo vērtējumu, tā skaitā izvērtēja krāpšanās riskus, kļūdu, būtiskumu un citus neatbilstības riskus. Un gan valsts kontrolē, gan zvērinātiem revidentiem, kas veic revizijas saskaņā ar starptautiskiem revizijas standartiem, tad šajā revizijā valsts kontrole izmantoja zvērinātā revidenta noteikto būtiskumu, kas mūsu gadījumā tātad ir 257 500 latu apmērā. Šo ciparu varbūt saucu tāpēc, ka tālāk mēs nedaudz parunāsim, kur tas būtiskums ietekmē un kur viņš neietekmē. Tātad valsts kontrole revizijas procedūras veidā, lai iegūtu pārliecību par ilgtermiņa ieguldījumiem, par mūsu krājumiem, par mūsu naudas līdzekļiem, par kreditoriem, par ieņēmumiem no nekustamā īpašuma nodokļa, par autoceļu izmantošanu, par reprezentācijas izdevumiem un par komandējumu izdevumiem. Un pirms es pārēju pie šīm sadaļām, gribētu 3 vārdus par tātad valsts kontroles galveno secinājumu. Tātad kopumā revidenti ir konstatējuši, ka Ogres novada pašvaldības uzaicinātā zvērinātā revidenta izvēlētā revizijas pieeja tikai daļēji atbilda valsts kontroles identificētiem riskiem pašvaldībā un nedeva iespēju valsts kontroles revidentiem būt pārliecību, ka pašvaldības gada pārskats sniegtu skaidru un patiesu priekšstatu. Lai gan mūsu pieaicināts zvērinātais revidents par mūsu gada pārskatu bija sniedzis atzinumu bez iebildēm. Tātad revizijas apjomā ietvertajos gada pārskata perioda sākuma atlikumos, kā arī pārskata daļās, tātad ilgtermiņa ieguldījumi, krājumi, naudas līdzekļu atlikumi. Revidenti ir atklājuši būtiskas nepilnības ar augstu prioritāti. Un kāda tad tā augstā prioritāte ir, jūs savā ziņojumā redzat atsaucē, tas nozīmē, ka kļūdas un neatbilstības norāda uz būtiskām neatbilstībām gada pārskatā un pamatojoties uz starptautiskiem revizijas standartiem, tātad revidējumai vienībai, tas faktiski vajadzēja sniegt modificēt atzinumu, jo pārkāpumi, ja arī neiet, alga ir būtiska rakstura un nozīmīgi revidējumās vienības darbā. Tātad, bet tagad pēc kārtas par šīm te sadaļām. Tātad par ilgtermiņa ieguldījumu.